but then we have a lot of time on our own in between. Un mēs atnākam uz centru, mums ir šī miedarbība ar citiem centra apmeklētājiem, bet tad ir šis laiks starp centra apmeklējumiem. So we take in some new ideas, and then it's like taking in some food. We have to chew on it. Un var teikt tā, ka varbūt šeit atnākot mēs uzzinām kādu jaunas idejas, bet līdzīgi kā ar pārtiku, tas, ko mēs paņemam mutē, mēs to uzreiz nenorijam. Mums vajag to savienot. We have to test it against our experience. Mums vajag pārbaudīt šīs jaunās idejas, kā tas samērojas ar mūsu iepriekšējo pieredzi. And we have to test it with our reasoning. Un arī mums šīs jaunās idejas mums jāpārbauda, pārdomājot savā prātā. And this process is called reflecting. Un to sauc par reflektēšanu. And then at a certain point we come to a strong conclusion. Kaut kādā brīdī mēs nonākam pie secinājuma. About the way things are, or about something that we should do. Vai secinājumiem par to, kā lietas pastāv, vai par to, kas mums jādara. And then we implement it. Un tad mēs to īstenojam. And if it's about changing our awareness, then to really implement it, we have to meditate on it. Un ja runa ir par mūsu apziņas mainīšanu, tad tur ir jāiesaist arī meditācija. The real purpose of meditation is to bring things deeper into our mind, beneath the merely intellectual. Un faktiski meditācijas dziļākā nozīme ir jebkuru lietu ienest dziļāk mūsu prātā, mūsu būtībā, nekā šī intelektuālā izprate, intelektuālā zināšanas. But another aspect of learning Dharma is just the way that we engage with the world. Bet otrs aspekts saistībā ar darbas mācīšanos ir, kā mēs iesaistamies ar apkārtējo pasauli. We do things and we create positive potential. Mēs darām lietas, mēs uzkrājam pozitīvu potenciālu. Also we try out various things with others and see whether there's some benefit. Mēs izmēģinām dažādas lietas attiecībā pret citiem un mēģinām saskatīt, vai tur ir kāds pozitīvs rezultāts. So this is learning through activity. Mēs mācāmies caur darbībām. So that's just some ways we do. Okay. So we're going to do another short reflection on our own way of being. Tagad mēs veiksim vēl tādu īsu refleksiju par to, kā mēs eksistējam. So maybe we can take a kind of a picture, a long picture of ourselves, thinking about how we are an inner being, how we develop as an inner being. Mēs varētu palūkoties uz sevi, kā es attīstos kā šī iekšējā būtne. And at some point Buddhism comes into this in our experience. Un kaut kādā brīdī manā pieredzē ienāk budisms. And think about these different methods that Andy was talking about and thinking, for you, your own experience, what was important? Un padomājot par šīm metodēm, par kurām Endijs līdz šim tika runājis, kas jums pašiem ir bijis svarīgs? Was it study? Vai tās bija studijas, mācīšanās? Was it prayer? Vai tās ir bijis lūgšanas? Being with others who have similar ideas? Būšana kopā ar citiem, kam ir līdzīgi priekšstati? Being able to reflect on these ideas together? Vai arī būšana kopā un šo lietu pārunāšana ar citiem? Internalizing and thinking very deeply by oneself? Vai arī šo jautājumu pārdomāšana dziļi sevi? Meditating? Meditēšana?
some of these ways more comfortable for you? Vai starp šiem dažādiem veidiem ir tādi, kur jums šķiet ērtāki, pieņemamāki? Are you someone who prefers a more engaged Dharma, so activities in the outside world that reflect the inner being of yourself? Varbūt jums būtiskāk ir šī iesaistīšanās ārējās darbībās, vai caur tām atspoguļot savu iekšējo pasauli. It may be that these different aspects become more prominent at certain times and then less noticeable at other times. Iespējams, ka kādu no šiem aspektiem kādā jūsu dzīves posmā ir bijuši svarīgāki, citā posmā atkal mazāk svarīgi. Do you think you have a good balance at this present time? Un kā jums šķiet, vai pašreizajā brīdī jūsos ir līdzsvars starp šiem dažādiem aspektiem, kas tika pieminēti? So relax your concentration and return your focus to the group. Atbrīvojiet, atslābiniet savu koncentrēšanos un pievēršaties grupai. And now I'd like to invite any personal reflections of how you have learned the Dharma. Un tagad būtu priecīgi, ja jūs padalītos ar savu kaut kādu personīgo pieredzi, kā jūs iepazināties ar Dharmu. It might be good if people speak in Latvian and then Janis translates into English for us. Tad var to teikt latviski, un es iztulkošu, but maybe if somebody can speak English. It's easier for you. Ja kāds var pateikt angliski, protams, var arī tā. Es varu abās pateikt. Manā gadījumā tas, protams, ir visi šie pieminētie kopā, bet droši vien tā lielākā grūtība tieši ar, vismaz noteikti sākotnēji ir bijusi ar to iesaistīšanos grupā, jo kaut kāda tā aiztura pret būšanu kaut kādā nedod Dievs sektā vai kaut kādā jocīgā grupā, viņa ir bijusi pietiekami liela, lai teiksim, tas, kas ir lasīts, par ko ir reflektēts, lai tomēr nepieslētos nevienai grupai un nemeklētu to atbalstu grupā. Bailes droši vien tās ir vienkārši no tā, ka kaut kur netur trāpīs. Tas laikam jā, bet jā, šobrīd man liekas, ka jā, ir diezgan labs balans starp intelektuālu un starp praktisko. Tas labāk pat redz. Tas ir kā angliski. Yes, to make it short. Of course, in my case, all of the mentioned were included, but the one which was difficult, at least in the beginning, was engaging into the groups. Because somehow I felt fear of being involved in kind of sect or something, so just no problem. And other thoughts? Vēl kāds ir gatavs padalīties? I think today is a little bit scary because we need to talk, like self-help or support groups. For example,
anonymous alcoholics. And I just don't want to say anything. Because always we are just listening what teacher says, no, we need to talk. I remember at least some cases when teachers are asking questions. Yeah. But it's true, you can get away more easily without talking. Sorry. Skolotājs saka, ka jā, nu, tā ir, jo patiesībā tad, kad mēs tikai klausamies, tas priekš mums ir vieglāk. Kā tad, kad ir pašiem kaut kas jāsaka. You know, sometimes, you know, we think, first of all we think, and then when we're clear we say. But actually, sometimes it works the other way. Sometimes we try and say, and then we realise where we are clear, where we are unclear, and actually it can help our thinking. Nu, parasti ir tā, ka mēs vispirms kaut ko pārdomājam un tad sakam, bet reizēm tas ir otrādi, kad mēs kaut ko pasakam un tad pārdomājam, vai tas, ko es pateicu, tiešām tā ir vai nav, un reizēm tas palīdz faktiski. Nav tā, ka vienmēr tev viss pilnībā jāizdomā un tikai tad jāpasaka. Reizēm šī runāšana arī palīdz labāk saprast, ko to es domāju. I think we are not used to talk, because when you ask what kind of person is a good person, there was silence. And then someone said something, but there was actually big silence, more than saying something. And I noticed that no one told, for example, that good person is also responsible person, clever person, compassionate person, and to be like that you must be also brave. And there was just silence. And also from me. Pasaku uz latvisku to, kad pateicu. Es teicu to, ka mēs tā kā neesam pieraduši runāties, un tad, kad jautāja, kāds cilvēks ir labs cilvēks, lai nosauc tās īpašības, tas bija ļoti daudz, tas liels klusums, tad kāds kaut ko šo to pateica, un tad, īstenībā tas bija ļoti, ļoti maz, ko pateica, un ka viens nepieminēja, ka tur labam cilvēkam vajadzētu būt arī līdzjūtīgam, gudram un atbildīgam, un ka, lai būtu tāds cilvēks, jābūt arī drosmīgam. This is this boundary, what we were speaking about, especially for Latvians. Right. I don't know, they say, all people saying Latvians are like Introvert. Introvert, you know, because of the lot of cold weather and something like this. Less sun than in Italy, for example, or in Spain. Yeah, this is what the theory. Colder climate. But about my experience, all this information came from the teachings, from studying something, but about the balance or like happiness, maybe it's too early to speak about this, you know, from my experience, but I think it's maybe bigger struggle for me or something, or imbalance, you know, because of learning about the imprints and everything, you know, and your behavior. You understand, you try to be aware, you know, and also in this awareness time, you can't even, you know, you're doing the same. For example, follow the anger and everything, and then in the next moment you are just, oh, maybe I shouldn't do that, you know, and this is, you know, this struggling all the time, and then you think, oh my gosh, it's so big imprint, you know, so powerful, and I can't do anything. You're just like waking up, you know, so it's not like, you know, maybe, I don't know, in next life or after 60 years of practicing all the time or something, maybe, you know, there will be some difference, but like in a few years, I don't know, maybe it's possible, but for me it's, I can't say about the happiness or even some balance, you know, but this is in my case, you know, so. Pasaka kopsavilkumu latviski. Jā, manā gadījumā es nevaru teikt par kaut kādu laimi vai prieku vai balansu, nu, mācoties vai nezinu, praktizējot vai meditējot vai kaut ko tam līdzīgu, jo, nu, zinot, teiksim, tie piereduma spēkam, nu, kaut arī tu apzinies, ka tu kaut kādu darbību veic slikti, kaut arī apzināti, nu, kad, ok, tu sāc tur būs strīds vai vienalga kas, tev jābūt ir, nu, mierīgam, lai tu neiesētu atkal tos imprintus, nu, tālāk to visu. Bet tajā brīdī tev pārņem, tu vienalga esi
tajās dusmās iekšā, tu to visu izdarīji, pēc minūtes tu saproti, ok, es to atkal izdarīju un neko tu tur nevari. Ar to tu nevari būt baigajā balansā un mierā. Visu laiku ir tas iekšējais tāds fights, cīņa par visu un par tām ētiskajām lietām. But maybe also it is when we learn Dharma, to practice Dharma, to integrate Dharma, maybe it is in some ways a struggle. Bet varbūt, kad darbas praktizēšana, integrēšana, un tā ir sava veida cīņa. If I think that I wouldn't know anything about it, I think this would be real disaster, so thanks that I know this, so I can control something or to analyze or understand, in some moments, of course, then you can do something. So without that, I think, you could easily just go and kill and, do whatever you want, Yeah. I mean, they are animals or whatever. So, Tad ir šī sajūta, ka, ja nebūtu darbs, tad tik sastrādāts daudz vairāk sliktu lietu, un tomēr, tomēr vismaz mazliet palīdz, nedarīt kaut kādas sliktas lietas. Well, we've opened up a lot. Mēs diezgan daudz pateicām kopīgi. It's a good thing, actually, what we did. Tā bija laba lieta, ko mēs izdarījām. Because to just sit and listen to the teacher isn't really enough. Jo faktiski nav tā, ka pietiek tikai ar klausīšanos to, ko skolotājs. Each of us must construct our own knowledge. Jo katram no mums ir jāveido, jākonstruē, jābūvē pašam savu zināšanu. Of course, you can do that just by listening and thinking in your mind. Var to darīt tikai klausoties un pārdomājot savā prātā. But it's more generous to share your observations with others so they can learn from you. Bet vienkārši, ja mēs runājam par to pašu devību, faktiski tā ir devība attiecībā pret citiem, ka mēs dalāmies ar savu pieredzi, lai citi varētu mācīties no tā, ko mēs esam pieredzējuši. We're all teachers. Mēs visi esam skolotāji kaut kādā And mērā. we're all learning. Mēs visi mācāmies. And that's what the Dharma Centre is here for. Un arī tāda ir Dharmas centra jēga, To provide an environment for us to do this. ka Dharmas centrs piedāvā vidi, kurā to darīt. So I thought it would be good to invite our director to just tell us a bit about how this Dharma Centre helps people with all these different kinds of Dharma learning. Un es būtu priecīgi, ja centra direktori mazliet pastāstīt, kā centrs palīdz ar šī dažāda veida mācīšanos. Tagad tu tulkos uz angļu valodu, Ok, jā. Tā kā es droši vien arī daudz zinu no citiem skolotājiem, kad ir nedaudz tā kā stāstīts par vēsturisko aspektu. Tad, protams, senajā Tibetā nebija nekādu Dharmas centru, tas ir tīri tā kā jaunu laiku rietumu veidojums. Padaļām, jā. So, as you have learned from our teachers, in ancient Tibet there were not such a thing as Dharma Center. It's like a product of these newer times. Un arī tie cilvēki, kas apmeklē centru, tās viņu vajadzības, tās ir krietni citas, nekā tas bija, kad no ģimenes vienkārši viens dēls tika aizsūtīts uz klosteri mācīties. Tas bija izglītības iespēja, šobrīd izglītības iespējas ir ļoti daudzas un dažādas. And nowadays also the needs of the people are different as compared, for example, ancient India or Tibet, when, for example, one son of the family was sent to the monastery. Now it's different, and also at that time it was like also means of education, and now there are different kind of when you can learn, when you can gain education. Un tāpēc, kā jūs noteikti zinat, Gandanā izglītība, mācības, tā ir viena daļa no tā, ko mēs cenšamies piedāvāt. Otra daļa ir kaut kādi, teiksim, pasākumi, kas ir vērsti uz ārpusi, kā piemēram skolotāju izbraukuma mācības vai bērnu slimnīcā vai agrākos laikos. Tas ir bijis arī Valmieras cietumā, Jelgavas cietumā ir skolotāji mācījuši.
Tāpat arī publiski pasākumi ar mūkiem, ar mandalām, tā kā lai popularizētu arī Tibetas kultūru, parādītu, teiksim, arī citus aspektus, ko nes šis viss. So what we try to provide its education here in a center, but not only education for people who are attending the center, but also different kind of involvement of visiting teachers in an outer world. For example, there have been events organized by the center in the Children's Hospital. In early years, not recently, but maybe years ago, there were some teachers who went to some prisons in Latvia to meet with inmates of prisons and so on. And as well the cultural events presenting the Tibetan culture, which is specific for this center. This is Tibetan Buddhist Center. Tibets atbalsta grupa. Yes, and okay, I continue in English and then I switch to Latvian back. So as she mentioned that what is specific about our center, that we are really supporting activities which are related to His Holiness's so-called middle way approach, and informing people what is the situation and what we can do, and organizing some events and joining the events organized by the Safe Tibet here. So that is for Latvia, that is kind of specific thing. So because some people who are related to Dharma, they just want to be good Buddhists, to receive the teachings, but not to be involved in kind of what they call politics. Tagad es iztulkošu latviski. Tas, ko Agnēs pateica, kad Ganden centrs, teiksim, arī ārpus iepriekš minētā, varbūt ir atšķirās no citiem centriem Latvijā, kad viņš iesaistās arī kaut kādās aktivitātēs saistībā ar Tibetas atbalstu, ar šo viņa svētības Dalai-Lamas piedāvāto vidusceļu politiku, tātad, kad nav runa par kaut kādu pilnīgu Tibetas neatkarību, un nav runa arī par pastāvošās situācijas akceptēšanu, bet ir runa par Tibetas jēgpilnu autonomiju. Un vēl viņi minēja, kad ir daudz cilvēki, kas praktizē budismu, viņiem šķiet, ka es tikai, teiksim, mācīšos, studēju budismu un tikai praktizēšu, bet kaut kādas citveida aktivitātes, tas nav priekš manis. Un šajā ziņā varbūt Gandens mazliet atšķiras no citiem centriem, ka viņš piedāvā arī šādu iespēju. Nu jā, kas ir vēl svarīgi no tā aspekta par mācībām, tad visbiežāk veiksmīgi centri darbojas tad, ja ir kāds viens skolotājs, kas atrodas uz vietas, kas ir pieejams studentiem, jebkurā, teiksim, labi, ne jebkurā brīdī, bet tad, kad šī vajadzība rodas un ir tomēr viens, kas tā kā to visu vada. Bet gadiem ejot, Gandens ir pierādījis to, ka mums ir cita schēma, kas līdz šim strādā ļoti labi. Iespējams, ka es ļoti gribētu arī dzirdēt jūsu viedokli par to, vai šī sistēma strādā labi un vai tas jūs apmierina. Un ir doma arī kārtīgi reiz izveidot anketu, bet atbildes uz šīm anketām pienāk ļoti, ļoti lēnām un trūkstās motivācijas. Varbūt tad šādas te reizes, kad mēs sanākam kopā, sēžam un tiešām runājam, nevis klausamies, būtu svarīgas arī centram, lai saprastu, kas tad īsti ir tas, kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Ja tas ir viens skolotājs, tad mēs mēģinām varbūt samazināt viesskolotāju daudzumu un kaut kā virzīties tajā virzienā. Ja tomēr cilvēkiem patīk tas, kad ir gandrīz 9 vai 10 dažādi skolotāji, kas katru gadu brauc, piedāvā savu programmu, piedāvā savu skatījumu, tad mēs turpinām vienkārši tādā veidā, kas ir liels darbs brīvprātīgiem, liels darbs, teiksim, arī man, bet vai, teiksim, nākamajam direktoram, kas pēc manis nāks kaut kad noteikti. Bet tad mēs ejam tajā virzienā, un tas ir tas mūsu īpašais ceļš, kā mēs piedāvājam šīs mācības. So what Agnes just said, yeah. So maybe in our Dharma centers in Europe,
It's more often when there is like a resident teacher. Here it's it hasn't been so. Center exists more than 10 years, but we haven't had a resident teacher. But until now, this how we have worked when each year almost 10 teachers are coming. It's a lot of work, but until now it seems that like people have been happy. But as until now, there have been this Kairanket. Form. Sample form for So there have been a practice sending out like a questionnaire, asking what do you think, is it good, the system, how it's now, or maybe we have to work on to have a resident teacher, but as not always people answer, so maybe this is like a possibility to say directly, to receive an answer, are you happy of the situation as it is now, or maybe we have to work more on to having a resident teacher, and to make then we have less visiting teachers, diminish these visiting teachers from 9, 10 to maybe 3 or 4 a year or so. Do you want the answer now? Or you just I think you can reflect on that. reflect on it and Or if somebody wants to say it now, please. Tad varat par to pārdomāt un atbildēt vēlāk, bet ja kāds vēlas dalīties un pateikt, teiksim, ko viņš domā par situāciju, par šiem jautājumiem, ko Agnes uzdev, var to darīt arī tagad. Man patīk, ka mums ir viesskolotāji. Rita likes to think of these visiting teachers. Man arī patīk. He says he likes the Gribās, current system too. gribās dzirdēt dažādas pieredzes un dažādas skatījumus, redzes, katrs no savu ceļu, no savu. It's good to have these different approaches. Each Dharma teacher speaks from his experience. He shares his own approach. I'd just like to ask you one question about something you haven't mentioned yet, which is to do with meditation and the centre's role in helping people learn to meditate, and the possibility in future to offer a retreat centre where people can go really deeply into inner transformation. Tā kā daži no jums pilnīgi noteikti to zina, daži varbūt ir dzirdējuši tā iztālēm. Mēs stāvam ļoti, ļoti liela un vērtīga projekta priekšā, jo Ganden centram jau vairākus gadus ir šī zeme netālu no Vecpiebalgas puses, kur ir 22 hektāri, kur ir māja un kur Lamzopa Rinpoče jau sen ir pateicis, ka vislabākais pielietojums ir veidot centru priekš ilgtermiņa retrītiem. Tas būtu tiešām tā ļoti padziļināta tā savas intelektuālās zināšanas, kuras tiek iegūtas vai šeit vai kaut kādos citos centros, lai cilvēki varētu tur doties, viņiem tik nodrošināta visa šī atbalstošā vide un viņi varētu veikt šos te retrītus. Bet ir skaidrs, ka, lai to paceltu, protams, uzreiz zinu, Latvijā uzreiz cilvēki teiks, ir vajadzīga nauda. Bet tas, ko es esmu pieredzējis, ka svarīgākais ir tieši cilvēki. Jo atsaucīgi griboši cilvēki var izdarīt ļoti daudz un dabūt arī to pašu naudu. Un tā ir lieta, pie kā mēs noteikti nākamgad sākam aktīvi strādāt, un mūsu pulkā nāk iekšā cilvēki arī no Drikun Kagju centra. Dažas no jums arī zinat, bet tas joprojām ir atvērts jautājums šajā grupā, kas tā kā grib darboties pie šī projekta. Ja kāds no jums vēlas, dodiet ziņu, skatāmies, kas ir jūsu, teiksim, zināšanas prasmes, varēšanas, vēlēšanās, un skatāmies, kā jūs tur var iesaistīt, jo, mēs jau 3 gadus vienkārši gaidījām un domājām, kaut kas būs, kaut kas nebūs, ko to visu darīt, bet ir skaidrs, ka tā ir ļoti vērtīga lieta, un pārdot var vienmēr par sviestmaizi, bet tas iegūms no tā nebūs. Jā. I don't think you need to translate. This is now past 9 o'clock, so it's time to finish. So thank you.
And we just dedicate the positive energy from this evening. Un beigās mēs beidzam ar veltījumu, ka mēs veltam šī vakara rezultātu uzkrauto pozitīvo enerģiju. First of all, for our own benefit, that we may develop in the Dharma until we become liberated and finally enlightened for the sake of all beings. Pirmkārt, mēs to veltām paši sev, lai mēs spētu tālāk attīstīties, spētu paši sev atbrīvot un veltīt sevi citu būtņu atbrīvošanai. And secondly, for the center, that it may continue to develop as an opportunity for more and more people to access the Dharma and develop their own inner journey. Kā arī veltām šo enerģiju centram, lai tas turpinātu attīstīties un palīdzētu daudziem citiem cilvēkiem un kalpot par iedvesmas avotu. And increasingly develop to a situation where there are many teachers within the group. Un attīstīt šo iespēju, lai būtu vairāk skolotāju grupā. And thereby benefit even more beings. Un lai šī iespēja palīdzēt, dot labumu citiem, tikai pieaugt. Mēs Atgādinu, ka rītdien 6 ir medicīnas kursa prakse, 4. brīvs, 5. sākam 13. modulu par tantru. Un man īstenībā ir paziņojums arī tiem cilvēkiem, kas bija šajā nelaimīgajā 2. atklāja budismu grupā. Jo nelaimīgā tādēļ, ka dēļ Helmuta retrīta tas viss pārtrūka vidusī. Kā mēs gājām tālāk ar skolotājiem, bet vismaz no dažiem cilvēkiem es esmu dzirdējis atpakaļ to, ka tas nav bijis pietiekami, lai jebko vispār atbildētu uz tiem jautājumiem, ko Helmuts tā kā gribētu dzirdēt no jums. Tad piedāvājums ir sekojošs. Vienkārši sākot no janvāra var pievienoties atkal tai jaunajai grupai, tajos posmos, kur jūt, kad ir vājās vietas, kad nevar atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir tā kā pārbaudas jautājumi. Un iet vienkārši ar 3. grupu līdzi, kopā ar Helmutu, jo tagad viņš netaisās nekur pazust. Ja, protams, nenotiks kaut kas ārkārtējs, bet viņa plāns ir stabili strādāt ar šo atklāju budistu grupu. Ir pieteikšies pilnīgi jauni 12 cilvēki, kas arī centrā ir bijuši tikai varbūt dažas reizes, bet ir apņēmības pilni un ļoti dedzīgi un griboši zināt un ar Helmutu strādāt. Tā kā es ceru, jūs arī tur ieraudzīt un tad jau kā nopietni tam visam iziet līdz galam cauri. Tā būs vieglāk nekā pašiem mājās mēģināt kaut kā tās astītes pievilkt. Ja, protams, ir vēlēšanās, var arī uzreiz iesūtīt atbildes uz visiem moduļiem. Ja Helmuts teica, kā nevar? Ko tad viņi darīja visu laiku? Tas sākās janvārī, ne? No janvāra. Tā plānotā ideja, ka tās ir atkal 4 vakari plus 1 sestdiena nostiprināšanai. Un tad pēc tam? Tie ir attiecīgi 2 gadi. Jā, bet no janvārs un tad katru mēnesi? Jā, bet attiecīgi tad, kad ir, teiksim, kaut kāda viesa skolotāja, tad ir, teiksim, kad izkrītās dienas, un tāpēc viņš tikai izteikties arī ilgāk. Tāpat, teiksim, mums ir piekritis atkal 2 reizes mums nākamgad apciepot godājumais Fedors, un tā viņa ideja bija, ka viņš var tā kā šos tematus, ko tajā brīdī apgūst, tā kā padziļināt kaut kādā aspektā, un arī līdzīgi kā viņš to darīja šogad, kad ir viena diena, kad ir publiska lekcija, tā kā plašākai auditorijai, viena diena, kad ir tā kā padziļinātākas mācības tieši par šo tēmu, un tad ir viena diena, kad ir saistīts tā kā retrīts, kad to nostiprina. Varbūt vairāk tā kā, ar palīdzot cilvēkiem un stāstot, nekā tas šoreiz notika, kad bija tā ļoti tā par skarbo, bet
Nu jā, tā kā arī citiem skolotājiem mēs turpināsim lūgt, tad viņi tā kā papildina tās tēmas.